Tātad vingrinājums, kas atļaus mums iepildīties ar enerģiju. Mēs stāvam ar kājām tāda pašā diametra, kā ir mūsu plecs, un mēs saliekam kājas, un pēc tam mēs jūtam, ka iekšenē zem nābas 2-3 centimetres leja un iekšā atrodas ugunīgs un apalīga sfēra. Mēs izņemam to ārā un piespiežam pie savas vēdera, pie sava vēdera. Pēc tam mēs iztēlojamies, ka zemes enerģija nāk no zemes mums iekšā un pāriet cauri, iziet no mūsu galvas augšā, dziļi kosmosā. Un pēc tam jūtamies un iztēlojamies, ka no kosmosa uz mūsu galvu iet balta un sudrabīga krasa lietus, kas iet cauri mums un iet ziemli dziļi zemes vidu. Un iztēlošanas laikā mēs jūtamies, ka mēs aizmiegam un paliekam, pārvēršamies, iztēlojamies, ka mēs pārvēršamies uz koku, kas kļūs lielāk un kļūs zemes izmērā un pat saules sistēmas izmērā un vēl vairāk. Un šajā procesā mēs joprojām jūtam enerģiju, kas nāk no zemes uz augšu un plūsmu, kas nāk no augšas uz zemes caur mums. Atrodoties šajā stāvoklī, mēs aizmiegam, lai mūsu ķermenis varētu dziļi atslābināt visas muskuļus, kas nestrādā, lai stāvot tajā pašā stāvoklī. Un kad rokas iet uz augšu, vai no uz sāniem, vai no ķermenis sāk kustēties, jāatļauj sev ķermenim kustēties tā, ka viņam gribas. Un pēc tam, pēc kāda laika, jāatgriežas atpakaļ uz šajā stāvoklī, lai jūsu mugurkauls būtu taisns. Priekš tam, lai pareizi nostāties uz šajā pozīcijā, vajag iztēloties, ka jūs sēdaties uz kaut kāda sēdekļa, lai pārbaudītu mugurkaulu, var iztēloties, ka jūs apsēžaties uz kaut kādu sēdekļu. Tāpat jūs sodu drusciņi vēršat atpakaļ. Un jums šita pozīcija paliek pareiza pēc mugurkaula taisnības. Un rokas, pirkstas varat būt atslābinātas un kopā. Nevis ļoti atsevišķi, bet kopā un atslābināti. Un nevis tikai paši pirksti, bet elkoņi skatās uz leju. Un jūsu rokas iz uz nabas līmeņa. Nevis augšāk, bet nabas līmeņa. Un šeit jūs varat savas kājas 45 grādu leņķi uztaisīt, lai jums punkts, kas saucas miņ atversies. Un šajā pozīcijā jums būs vieglāk stāvēt un sajost, ka jūsu kājas iet dziļi uz zemes, kas kā koka saknes. Un jūsu ķermenis šajā laikā pārvēršas uz koka virsmu. Un aizmiegot uz šīs pozīcijas, jums jāaizmirst par domāšanu, tāpēc, ka kokam nav domāšanas,
Kokam ir emocijas. Un sajūtot un iztēlojoties to emocijas, jūs piepildat savu atmiņu, kas padara to pozīciju šeit un tagad bez domāšanām, bez diskrēta domāšanas. Viss.